Gruntīgajam puisim no Ugāles vakardiena nebija tā laimīgākā. Trešo reizi viņš sēdās izbalsošanas krēslā. Šoreiz kopā ar iekšējā balsojuma upuri Annu. Jūs skatītāji lēmāt, un man ir šovakar jāapstiprina jūsu izvēles rezultāts. Par uzvaru cīnīsies Okārtas akadēmijā. Atgādina, tā tiešām ir liela balva. Mācību kurs Lielbritānijā mūzikas skolā Tech Music Schools. Un turpinās mācības Okārtas akadēmijā Anna Dribas. Nogurums nē. Iekšā enerģija man ir ļoti daudz, bet varbūt kaut kādi faktori iekšēji, kas varbūt man nedaudz apslāpēja. Apslāpēja man patieso dabu, kad es esmu tur baigs spriganājis un es lecu, un es par daudzām lietām vienkārši aizdomājos, noteikti pārāk dziļi, un nepievērs vairāk sev tik lielu uzmanību, cik vajadzētu. Nejūtos savādā arī šo svētdienu, kad es kāpu uz skatuves, ko es arī skatītājiem teicu, un ko mēs arī runājām šeit, Okārtas akadēmijā viens ar otru, kad tiešām nejūtos gan galīgi savā ādā un nezinu, kāpēc. Tā nerunā. Mums jānoķer tas divatā. Tieši šeit, es nezinu, kurā skolā vēl Latvijā var iegūt tik daudz labas informācijas un tik daudz zināšanu, ko pasniedz mūsu pedagogi, kā viņi mums to pasniedz, kā viņi mums to iemāca, viņi pilnīgi ar zelta karotīti, kā es vairs neatceros, kas teica. Lija, jā, Lija teica to, kā mums lej iekšā ar zelta karotīti. Un tiešām tā arī ir. Visiem šiem, kuri tagad palika un tagad mācās un strādā un dara visu pēc labākās sirdsapziņas, viņiem ir tā iespēja, ka viņiem tiešām lej ar to zelta karotīti, un tas ir vienreizēji. Un tas ir jāņem pretī pa visiem 100%. Es uzvaru novēlu visiem, jo katrs ir savā ziņā personība, nevis savā ziņā, bet ir personība. Mēs katrs esam dažādi. Trinieks. Evija, Mareks, Samanta. Man gribās vēl viena. Nikolais. Nu, viņi tur savā, lai četrnieks. Lai nav 3 stūris. Nevajag tas 3 stūris pietiek.